Mūsu valsti pārvalda idioti un noziedznieki. Ja kāds tagad saka, mēs iznīcināsim ostas, lai ierieptu Krievijai, ostas ir tās, kāpēc vispār Rīga ir izveidojusies šeit. Tad vikingi te brauca. Te notika tirzniecība. Mūsēs ir neaizvaram, ko jūs ostā kartupeļus audzēsiet. Tāpat Ukrainas atjaunošana varētu notikt caur mūsu ostām. Patreiz pacēlās tēmā, vajag norakt nost mūsu dzelzceļu. Idioti. Mūsu valsti pārvalda idioti un noziedznieki, es teiktu tā. Mūsējie paziņo, ka vajag to norakt, iznīcināt. Vakar sociālos tīklos es skatos ziņa. Igaunijas prezidents tiekās ar Kazahstānas prezidentu, sēž Kazahstānā, un Kazahstāna paziņo, ka Tallina, Igaunija, tad tiks izmantota Tallinas osta kā tranzīta loģistikas osta Vidusāzijas precēm, tā skaitā no Kazahstānas, kas ies uz Eiropu. Kā viņas nokļūst līdz tai ostai? Pa dzelzceļu. Pa tām platajām sliedēm, kuras ir Igaunijā, tādas kādas ir mums, tikai mūsēji grib norakt not. Vēlreiz saku, tas, ka Krievija iebruka Ukrainā, tā ir traģēdija. Tā ir traģēdija, kas ir pilnīgi tur ārprāts. Karš tas ir sliktākais, kas var notikt. Bet jebkurš karš beidzās. Pirmais pasaules karš beidzies. Otrais pasaules karš ir beidzies. Napoleona kari beigušies. Tā vēsture griežas. Nekas nav mūžīgs. Mēs neesam mūžīgi. Jā. Ja šodien ir problēma ar kaimiņiem, jā, bet mēs redzam, kad Amerikā notiek tikšanās, brauc Ukraiņi, tikties ar Amerikas vadību. Tagad amerikāņi brauc uz Krieviju. Viņi strādā pie tā, lai karu izbeigtu. Kā es vienmēr teicu, labāk slikts miers nekā labs karš. Jo kas ir labs karš? Cilvēki mirst, jā. Un ja 4 gadus ir karš, tas nav tā kā, mēs tūlīt ātri pabeigsim. Nekas ātri nav sanākt. 4 gados tur ir miljonus cilvēki gājuši bojā, sakropļoti, tur invalīdi palikuši un tā tālāk. Līdz ar to mūsu politikai jābūt gudrai. Mēs esam tad jāsaprot mūsu vēsture. Rīga ir dibināta kurā gadā? 1201. Kas dibināja Rīgu? Vācieši. Mēs bijām daudzus gadsimtus zem vāciešiem, Vācu pilsēta, Hanzas pilsēta. Pēc tam mēs bijām kādus 100 gadus zem Zviedriem. Mēs esam bijuši zem poļiem, lietuviešiem. Pēc tam 2 gadsimtus līdz Latvijas neatkarības pasludināšanai mēs bijām daļa no Cariskās impērijas. Visi tur saka, Krievija, okupācija, bet pagaidiet, okupācija tas ir, un Padomju Savienība, tas ir tas pēdējais laiks. Ja mēs šodien skatāmies uz Rīgu, piemēram, Rīga ir bijusi Vācu pilsēta līdz 19. gadsimta beigām. 1860. 70. gadā gan arī pusi iedzīvotāji Rīgā bija vācieši. Vācieši, ja saucamie baltvācieši, kā viņus tautā sauc. Jā. Bija daudz ebreju. Jā. Latvieši lielākoties dzīvoja ārpus Rīgas, laukos. Rīgā ne. Un tā bija cariskā Krievija. Un tad notika milzīga attīstība. Un tad, kad Rīgas mērs bija Džordžs Armisteds, bet tas bija cariskās Krievijas laikā, nevis Latvijas laikā, bet Latvija vēl nebija dibināta, bija Džordžs Armisteds. Viņš bija 11 gadus mērs līdz gandrīz Pirmajam pasaules karam. Viņa laikā notika uzplaukums. Apmēram 650 jūgenstila mājas tika uzbūvēts, mākslas muzejs, slimnīca tur Rīgas centrā, zoodārs, tur daudz kas cits. Tas viss tika būvēts burtiski tur 20 gadu laikā. Un tad pilsēta, kurā dzīvoja 60-70 tūkstoši cilvēki, izauga līdz 500 000. Tas notika burtiski 40 gadu laikā, 30-40 gadu laikā. Daudzkāršojās cilvēku skaits un Rīga pārveidojās. Viss tas, ko mēs redzam, skaistais jūgenstils, tas viss ir būvēts Cariskās Krievijas laikā, bet tur bija daudz vācieši, daudz ebreju, jā, tajā brīdī bija jaunlatvieši, latvieši, kas arī daudz, kur tā viņi studēja, Pēterburgā un tā tālāk. Tā vēsture nav tik viennozīmīga, tā kā tas uzplaukums tieši bija tad, kad mēs bijām Cariskās Krievijas laikā. Bet, protams, tad, kad viss sabruka, pēc Pirmā pasaules kara mēs atguvām neatkarību,
Un tad nāca saucamais arī padomju laiks. Un mēs bijām 50 gandrīz gadus okupēti zem padomju savienības, jo viņi mūs anektēja ar varu. Tiešām bija cilvēki, kas Sibīrijā aizsūtīti, nogalināti. Bet mēs nevaram nogriezt visu to vēsturi, kas ir bijusi tā pozitīvā. Nu, ko nozīmē pozitīvā? Latvija kā valsts neeksistēja, cilvēki dzīvoja dažādās sistēmās, kā es saku, zem vāciešiem, zviedriem, krieviem, viss. Bet brīvība bija no 18. gada. Līdz ar to mēs esam bijuši šajās krustcelēs. Un mums ir jāsaprot to, ka, ja padomju savienība sabruka, 50 gadi pagāja, tad arī tas, kas šodien notiek Krievijā, arī mainīsies. Neviens nav mūžīgs. Ne es, ne jūs, viss mainīsies. Ja ne pēc 5-10 gadi, tad pēc 50-100 gadi. Tas, ko mēs nevaram izmainīt un nekad neizmainīsim, tas, ka mums kaimiņos ir Krievija un Baltkrievija. Mēs nevaram valsti paņemt un pārcelt uz Ameriku un teikt, ka mēs būsim jaunais štats Amerikā. Vai arī pārcelsim Vācijā un teiksim, tagad mēs būsim tā kā Vācu valsts. Nē, tas nebūs. Mēs esam un paliekam šeit. 3 ostas mums ir. Amerikā tas ir, angļu valodā saka limited edition. Ostas, tas ir no Dieva. Tas nav, tu vari uzbūvēt ēku, uz šī māja mēs atrodamies tagad, viņu var nojaukt nost, uzbūvēt jaunu vietā. Bet ja valsts atrodas tur, kur nav izējis uz jūru, un daudz tādas valsts ir, viņiem vienkārši nav. Mums ir dotas 3 ostas. Un ja šodien ir kaut kas slikts te kaimiņos, tad iznīcināt šīs ostas, lai viņas nekad nebūtu par ostām, tas ir idiotisms, ļaunprātība, ko tagad kāds grib darīt. Un tas, ka Igauņi neplāno norakt un nospridzināt sliedes, lietuvieši neplāno, latvieši grib pirms vēlēšanām atkal parādīt vēlētājiem, mēs tulītās, ja sāk tos karš teorētiski, tad ne jau tikai jāspridzina sliedes, tad jāspridzina ceļi, attiecīgi jāspridzina, tur ir, viss kas iet, tur jārada, ar to, ka pa dzelzceļu drona nelidos, aviācijas uzbrukumi nevar notikt un tā tālāk. Un tas ir PR gājiens pirms vēlēšanām dulināt cilvēkus atkal. Tas, ko es vienkārši saku, mums nāksies sadarboties ar Krieviju. Mums nāksies sadarboties ar Baltkrieviju. Tie ir mūsu kaimiņi, jo ekonomika vienmēr ir vislielākā ar kaimiņu valstīm. Paņemat jebkuru valsti un apskatieties statistiku, kas ir lielākie tirdzniecības partneri, kas ir lielākie investori, kaimiņi. Šodien lielākā tirdzniecības bilance mums ar Lietuvu, Igauniju, tur Vāciju, tur Poliju aiziet viss. Mums nav liela tirdzniecības bilance ar Spāniju, ar Portugāli. Mums nav liela tirdzniecības bilance ar Brazīliju, Venecuēlu tur un tā tālāk, ja, bet lielākā tirdzniecības bilance ir ar kaimiņiem. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka agri vai vēlu mūsu ostas atkal būs pārpildīts ar kravām, tas ir loģistikas biznes, tas ir jaunas iespējas. Tāpat Ukrainas atjaunošana varētu notikt caur mūsu ostām. Tie, kas saka, iznīcinām, sākumā, lai viņi uzbūvē to Rail Baltica, viņi netiek galā. Paskatieties, Rīga ir pārakta, sabūvēti tie monstri, pilsētas centrā dzelzceļa stacijā, zelta pāļi Daugavā, monstri pie lidostas Rīga. Ja. Viņi sāka projektu, viņi nespēja pat sliedes šeit uzbūvēt, lai uztaisītu vienkārši Rail Baltica projektu. Nē, tagad viņi jauks visu nost. Es vienkārši gribu pateikt, to es skatos ļoti pragmatiski. Mēs esam Eiropas Savienības un NATO valsts, bet mums ir jāapzinās, ka blakus ir Krievija, un agrī vai vēlu, tad, kad kari būs beigušies un sankcijas būs noņemtas, tad, kad Eiropa un pasauli atkal sāks sadarboties, arī Latvijai būs jāveido tās attiecības. Un tas ir tas, ar ko es atšķiros, un partija mūsu atšķirās no citiem, ka mēs domājam nevis, kas būs tikai mūsu dzīves laikā, bet kas būs pēc 100 gadiem. Ostas iznīcināt nevar. Ja kāds tagad saka, mēs iznīcināsim ostas, lai ierieptu Krievijai, piedodiet, ostas ir tās, kāpēc vispār Rīga ir izveidojusies šeit. Rīga veidojās kā Hanzas pilsēta, tirgotāja pilsētas, jo te brauca pa to pašu Daugavu kuģi tālāk Krievijā iekšā, tad, kad tur vēl Krievija pat netika izveidota, vikingi te brauca. Te notika tirzniecība, mūs saka, aizvaram, ko jūs ostā kartupeļus audzēsiet, redīs audzēsiet, tomātus audzēsiet. Rūpnīcas jūs varat būvēt, kur gribat. Mārupē, Olainē, Latgalē, visur. Mums ir 64 tūkstoši kvadrātkilometru.
Mūsu teritorija ir 64,000 kvadrātkilometru. Jā. Būvēt visu kaut kur. Mēs esam viena no vismazāk apdzīvotajām zemēm salīdzinājumā ar Nīderlandi, kurā ir par 1/3 mazāka teritorija. Tur dzīvo 18 miljoni iedzīvotāji, mums tikai 1,8. Mums ir daudz brīvas teritorijas. Līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi neiznīcināt to, kas var dot lielus plusus mūsu ekonomikai valstī pēc 50 un 100 gadiem. Kā jūs plānojat atbalstīt ģimene bērniem? Bet šeit ir divas daļas. Viens ir stimulēt ar naudu, otrs ar attieksmi. Ne jau no pabalstiem mēs te kļūsim bagāti un izdzīvosim